mana pateicīgā sirds, lūk viss, kas patiesi mūs var. Tad, kad jūs izjūtat vieglumu, tādu ļoti gandrīz netveramu vieglumu, gaišumu, kas nāk ar mieru, kur jūs nejūtat klātesam, gandrīz nekāds tur dziļāk nav emocijas, bet ir tāds gaišums. Parastās emocijas ir ap saules pilnu, šeit mums tāda sasāks. Ja? Tāds gaišums ir kā nav. Tad jūs varat droši zināt, ka jūs pieskāraties garīgās sirds 4. stāvam, un tur ir loks. Un tur faktiski ir vieta, kur ir klātesoša dvēsele. Šričinojas tā arī teica, ka mēs koncentrējamies uz meditējam garīgajā sirdī aiz iemesla, ka tas ir visvienkāršākais un drošākais veids veidot apzinātu saikni ar mūsu esības kodolu. Un tad, kad mēs šo saiti varam izveidot un nostiprināt, tad jau mēs jau varam iet vai nu augstāk, vai nu zemāk, vai vēl kaut kur, bet mēs būsim pasargāti. Mūsu tāda veselas gaisma mums vienmēr pasargāt, bet ja mēs no sākuma staigāsim apkārt, tad mēs tādā drošībā nebūsim. Tāda ir stratēģija un filozofija.